Sveiki, es esmu Aigars, un īstenībā mēģināšu maksimāli koncentrētāk visu šo savu tēmu novadīt tagad, jo Jānis ļoti interesanti stāstīja par sociālajiem mēdījiem. Es pieļauju, ka tas daudz interesantāk varētu būt nekā Google vai SEO lietas. Bet, kas ir ļoti svarīgi, ir tas, ka Google mārketings, SEO lietas ļoti strauji virzās pretī arī sociālajiem mēdījiem tajā virzienā. Tā, tas ir pat varbūt tāds neliels tēmas turpinājums. Ja mēs sākam vispār runāt par to, kur mēs meklējam informāciju, tad skaidrs ir tas, ka offline vide ir paziņas, draugi, kolēģi. Šobrīd arī mēs meklējam informāciju sociālos tīklos. Jo, ja ir daudz sekotāji, tad pietiek Twitterī iemest kaut kādu jautājumu, lai tev jau būtu tur 20 atbildes. Ja? Tas jau ir tas pats, teiksim, Google meklētājs. Ja? Ka tu ieraksti un tu dabū rezultāts relevants, ja, atbilstošs. Bet tas ir tikai tad, ja ir daudz draugu. Ja tev nav daudz draugu, ja tev ir 10, 20 draugi, tu atbildes nesaņēmis, labi, ja vien tikai. Un tieši tāpēc joprojām arī meklētāja servisi ir ļoti populāri, un Latvijā tas ir neapšaubām Google meklētājs, kur tirgus daļa ir 97%. Ko mēs, kā informācijas meklētāji, sagaidām no Google, tas ir meklējumam atbilstošs rezultāts. Kvalitatīvs saturs, kas apmierina man to vajadzību uz to momentu. Ja es meklēju kaut kādu produktu vai informāciju, tad es gribu redzēt tieši to, ko es meklēju. Un pārsvarā gribu redzēt arī autoritīvu resursu saturu, nevis kaut kādu diletantu. Ja? Tāpat arī jaunu, aktuālu saturu. Mazāk spama, krapšanās sistēma un schēma kaut kāda. Un ja jūs tagad iziet cauri šim un salīdzināt to, kas ir šobrīd reāli, vai ne? Tad rodās tāds mazliet diskomforts. Īstenībā tā īsti nav, vai ne, šobrīd? Nu, ja mēs tā analizējam dziļāk. Un tieši to pašu arī sagaida no Google, no portāliem. Ja? Viņi tāpat grib labāku kvalitāti, augstāku apmeklētāju apmierinātību un pozitīvu to cilvēku, kas meklē informāciju, pieredzi. Tieši tāpēc ir šobrīd, daudz speciālisti saka, tas ir tāds kārtīgs tsunami Google algoritmu ziņā. Tas, kas šobrīd notiek pēdējās 3-4 nedēļas par un ap Google optimizāciju SEO lietām, ir ļoti daudz dažādu spekulāciju, sarunu un tēmu, un tas viss sācies no tā, ka Google ir veids tā saucamo panda update, kas ir nekvalitatīvā satura lielā tīrīšana. No Google rezultātiem, principā, sākotnēji globālā tikai līmenī ir pazuduši ļoti daudz nekvalitatīvu saturu. Ko Google uzskata par nekvalitatīvu, tad tas principā ir šobrīd iztīrīts, cik tas ir iespējams. Ja? Protams, ka ļoti daudz tāpat nekvalitatīvā satura ir joprojām pieejams, un lokālā līmenī, teiksim, pie mums Latvijā tas ir joprojām ļoti daudz, bet tomēr tas Google virziens ir, Google skaidri pasaka, ko viņi grib. Ja? Un tuvošanās sociālajiem mēdījiem tā ir ļoti izteikta tendence. Tas pat nav tādā ziņā, ka, teiksim, lai es dabūtu labāks rezultāts Google meklētājā, tad man ir jābūt sociālos tīklos, bet daudz vairāk ir tas svarīgs tāpēc, lai citi sociālie tīkli, Twitter lietotāji, Facebook lietotāji un citu tīklu lietotāji autoritīvi runā par jums, ja? Tad tas veidos to vērtību. Protams, arī mazāk tehnisko lietu, vairāk satura un mārketingu. Un pats svarīgākais, ko Google saka šobrīd, tas ir domājiet par apmeklētāju apmierinātību. Ja? Nedomājiet, kā ar mums manipulēt, nedomājiet, kā varētu mūs piešmaukt, apšmaukt. Mēs, protams, esam tāpat gudrāki, un mēs jums atradīsim un sodīsim apmēram. Ja? Tā kā tas ir tas Google virziens. Praksa Latvijā. Mēs šobrīd pēdējo pusgadu strādājam arī SEO pakalpojumu jomā, kā uzņēmums arī. Un mēs esam pētījuši, analizējuši vairāk nekā 100 dažādu nozaru, tiešām dažādu nozaru mājaslaps, un mums ir tāds vidējie skaitļi, tāds viedoklis vidējais par to, kāda situācija šobrīd Latvijā. Ja? Un šim nolūkam mēs pat esam izstrādājuši, mums tāds ir oriģināls tāds SEO meta rādītājs, kas